Alīnas Andrašaites un Zannes Eniņas grāmatā Atklāja pasauli, kā sākt ceļot patstāvīgi, ik viens varēs uzzināt, kā plānot ceļojumu un atrast izdevīgākos aviobiļešu, naktsmītņu, ēstuvju un aktivitāšu piedāvājumus. Tajā ietvērta informācija arī par pakošanās procesu, naudu, drošību, veselību, riskiem, apdrošināšanu, kā arī citiem ar ceļošanu saistītiem jautājumiem. Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja katalogs Pūra lāde ir Krāšņas muzeja 100-gades izdevums, kurā aplūkojamas muzeja krājumā esošās 367 lādes. Tās ir ceļojumu, meitas pūra, kalpu mantu lādes, skolēnu pārtikas un grāmatu, amatnieku piederumu, naudas un dokumentu lādītes, jūrnieku lādes un lādes, kas paredzētas graudu un miltu glabāšanai. Sērijas Latvijas vēstures mīti un versijas 8. grāmata Krievi Latvijas vēsturē, kad, kā un kāpēc, veltīta latviešu kā nācijas un Latvijas kā teritorijas attiecībām ar Krieviem un Krieviju no viduslaikiem līdz padomju okupācijai. Baltvācietes Kamillas von Štakelbergas atmiņu grāmata Aizvējotās lapas attēlo 40 vācbaltiešu augstākās vidusšķiras gadus no 20. gadsimta mijas līdz neatkarīgās Latvijas republikas okupācijai 1939. gada beigās. Grāmata Dundagas pils stāsti un noslēpumi sastāv no 3 daļām, veidojot apli, kas noslēdzas un ar nākamajām paudzēm turpinās no jauna. Pamatā tam ir Dundagas barona Kristiāna von der Ostenzakena dzīves stāsts uz tā laika kultūrvēsturisko un politisko notikumu fona 19. gadsimta nogalē un 20. gadsimta sākumā. Grāmatā Mājas labsajūtai apkopotas senās zināšanas par mājokļa, sētas un dārza iekārtojumu. Papildināts ar tautas tradīcijām un ticējumiem, šis krājums palīdz ikvienam, kurš grib iekārtot savu mājas dzīvi saskaņā ar vides enerģētiku un dabas spēkiem. Grāmatas Gulbju nakts, kā strādāt ar sapņiem un izprast to vēstījumu, autors Georgs Rubens aicina lasītāju piedzīvojumiem un atklājumiem pilnā ceļojumā, lai ik viens labāk izprastu sevi, apzinātos savas slēptākās vēlmes un sajūtas un iespējams pat spērtu soli pretī iekšējai dziedināšanai un galu galā atšifrētu sapņu vēstījumu un izmantotu to savai izaugsmē. Gundegas Rozes grāmatā Viņas var apkopotas 16 Latvijā pazīstamu sieviešu, dažādu jomu profesionāļu, pieredzes par ceļu uz panākumiem un dzīves atziņas. Patiesie un iedvesmojošie stāsti atklāja katras varones unikālo veiksmes formulu un spēka avotus, kas iedvesmo lasītājus noticēt sev. Grāmatā Radošums un kreativitāte tās autore Māra Vidnere apcer mūsdienās tik aktuālo radošumu un tā izpausmes. Radošumu autora raksturo kā psiholoģisku parādību, kurai ir noteikta izpausmes kvalitāte, kreativitāte. Ir iznācis Guntara Rača autobiogrāfisks atmiņu stāsts ar nosaukumu Trakais. Grāmata aptvēra laiku no 1982. līdz 1988. gadam, kas ir ļoti intensīvs un nozīmīgs posms autora dzīvē, un kas raksturots kā ceļš no skatuves Starmešiem līdz psihiatriskajai slimnīcai Maskavā un atpakaļ. Izdota fotogrāmata Binde 100-10, kas padziļināti aplūko autora 67 gadu ilgās radošās darbības laikā sasniegto. Grāmata atklāja 16 dažādas Bindēm svarīgas tēmas un fotogrāfiju ciklu. Grāmata Ludovs Liberts ir par vienu no spilgtākajiem talantiem, kas sevi spoži apliecinājis,
kopā ar klasiskā modernisma paudzi veidojot brīvās Latvijas kultūrvidi. Liberta darbošanās aptver kā glezniecību, tā grafiku un lietišķi dekoratīvās mākslas paraugus, taču īpaša ir scenogrāfijas joma.